Neko nenesaka. Labs vakars. Labvakar. Ko vajag? Nē, es tikai pajautāt jautājumu, tikai malu nelielu. Nu? Nē, mēs braucām garām. Paltenot. Mēs braucām garām. Nē, nu mēs bišķi iedzēruši, ok? Labi. Atvainoju. Nē, es tikai domāju, ap 3 naktī tīrīt. Bet zinat, pašvaldības policija grīd man virsū, ka es laukot citā daļā, un tas krupis tur, tas, ka es zemesādi slauka, tas ir vēl debīlāks. Viņš saka, ka slauka viņa teritorijā. Jūs redzējat, ka gar maliņas laucīja? Nē, es vienkārši domāju. Vai, atvainoju. Debīlos mājām, policisti, sēž maliņu, sēž. Es nostātu vārdu. Es gan dzeru kaut kādus uslu, bet es nostātu vārdu. Tas nekas. Nē, es tikai par to jautāju. Vai naktī, vai policisti, kam vērti pie domas tīrīja labi, slauka ceļu. Tur ir domē, kas brauc un mini traktoru. Tur viņam draugs savu pusi. Ejiet. Nevēl tas aizvējš. Tas vējš. Lai tagad šie ņem un sastāda man nakti. Par to, ka es tīrīju to. Nē, pareizi. Bet es tagad zinu, es neesmu muļķi vecē. Kriminālā policija pazvanīja 110 uz Rīgu. Tā es saku, te ir pašvaldības policijas, te ir krimināla policijas pils, bet vecēm nav kas aizstāv. Un tagad viena vecēm pie domas, es viņai nolicināju, es lotu gar degunu, es tur aizveru muti jaunus, ko šī rakstīs tiesai, ka es sauku uz viņu pa malku un tādā garā. Ja. Un pirmdien jāiet tiesa. Un visi policisti tā kā zvēri, bet manas teritorijas tīras. Šitī jūs zināt, kas strādā. Nē. Un kā ūdens un kanalizācijas priekšnieks. Nedod Dievs, ka kāds viņam pieskarās. Tā iedās uz mani visu. Vai tas čalis, kas kanalizācijas sūdz tīro vai ko? Ko tā? Nesapratu. Kur jūs strādājat? Ar ko es runāju? Neizrunājos tā. Nē. Policijā, ne? Mēs kaut kādi paliksi. Nē, mēs tikai braucam garām. Mēs sakam, mēs braucam no Pirts. Jā. Es tikai nesaprastu, kāpēc trijos naktī kāds tīra ielas, jo aptuveni nakrenām tas vajadzīgs ir. Nākuj, bet mēs te jūs redzēt nākuj. Nē, viss jau ir. Mēs jau tutām uz mājām, mēs tikai vienkārši uzdot jautājumu, kāpēc jātīra iela no 3 no rīta, bļaļ. Apsādz arī, bet te var atnākt. Te kā noliek nostāt. Tikai tos. Tur ir arī krimināla policijas paši. Ko tā viņi dara augšā 3 no rīta, bļaļ? Ok, es esmu dzēris, bet viņi nav dzēruši cer. Nē, jā. Paši viņi. Un tad te ir apsādes pašā stūrī. Nu, trakā. No to zem, jā, ka tur ir apsādes. Jā, un tad ej savā kantorī, bet ko grib no viena veca cilvēka? Nomira brāli vīrs. Prasu tos, vai es strādāju te virzīties arī. Vīrs parāds. Kur te jūs pa nakti paliekat? Man pašai dzīvoklis. Kāpēc no 3 no rīta nakti tīrīt? Bet zinat, labāk tīrīt, ka neredz tie. Tad to tad nav pareiz darījis to. Es iztīru un visu. Bet 3 no rīta? Pagaidi. Pagaidi, es tev izstāstīšu. Tad te kantorī eju. Neviens man nepalīdz, visi kā zvēri. Un vīrs nomira, brālis nomira. Jā, kooperatīvas virzīte. Jūs te dzīvojat? Jā? Jā. Kooperatīvas virzīte 6 pārvaldies. Sauc apsārdz, ka es psihiski uzvedos, kliedz ļauju. Tad, lai dzenārā, šis dzenārā. Pārvaldnieks liek saukt lielo policiju, ātro palīdzību, lai ved uz Slenķiem. Labi. Ne, bet 3 no rīta tas... Labi, nerunāj par to, bet paklausīs, ko es izstāstu. Tagad, labi. Nenāk, lielā policija prasa, vai tā agresīva. Nē, lai stāv iepūt dirsā tādu pārslu. Nākošais gājiens pie domas tīri. Nē, smējties. Nē. Man drebuls vienkārši sākās. Mēs visu vakar jau brālis, bet celus nahren. Nē, es saprotu, bet nē, Dievu dēļ. Nu, un tā viņi neko neizdarīja. Un tīrīja. Kāds ir projies laities? Ko? Nē. Bet
vienu var cilvēku, tagad pie domas. Netiek galā. Šitas pokers. Tu esi piedzērus. Labi, piedzērus. Aizgāju. Klausies mums satīk? Pagaidi! Paklausies, ko izteikt. Jā. Nu, un tagad viņš saka, ka piedzērus. Žvīks, es projām uz slimnīcu. Noņēma analīzi man par labu. Ka es nedzērus. Es saku, pokerkungs, paskaties, tu teici, ka es piedzērus. Es jau neteicu, ka piedzērus, bet varbūt iedzērus. Jā. Tas Bet nē, ir atšķirība piedzērs vai iedzērs. Tieši tā. Un vēl. Ja Dievs kādu dienu esmu iedzērs, Un bet tagad piedzērs šis vairs viņam reizi nedēļā. nerādās man. Nākošais gājiens, man brālīts nomira. Bet ko viņš izdarīja, pakārās. Labi. Visi virsū slepkava. Labi. Slepkava, bet mērs pilns sakrāšu naudu. Un tiesa iekšā pārvaldnieks teica, jā, Milīts dzirdēja, es dzirdēju, ka tu nositi, ka pakāri brāli. Jā. Tā arī nevar teikt. Un zin, Rīgā ir krimināla apvalstība. Es pastāv strādājis 10 gadus, kaut kas vēl 17 kraiksē un tagad 17 zielu. Un tā gakal. Nomir vīrs brālis, īres parāds, man 2 stab dzīvoklis. Gribēju izmainīties vai pārdot. Naudas nav kas pērk. Un tad sataisīju, tā, lai būtu strādāt, zini, kas to man palīdzēja. Satāju kāds dakteris arī akupunktūrists. Nu, viņš 5 vietās, pa vienai ņem nost. Labi, bija pie sociāliem noņem man to darbu vietu. Bet te es ar šite uz līgumu un tur pie mājām. Un vēl vienā, kur vēl... Ejam mājās. Nē, Ne, man jāiet, vienkārši jāiet, man tas arī baldas bazars.